Es atbildu uz komentāru, kā laulība ir kā loterija, var noveikties un var nenoveikties. Nepiekritīšu gan šādam apgalvojumam, loteriju tu patiešām nezini, ja, ko tu nopērci kādu biļeti. Bet laulībā tu jau šo cilvēku pazīsti. Tas nav 15. gadsimts, kad vecāki salika kopā, mana meita precēsies ar tavu dēlu un kārtībā, un abi divi viens otru satiek laulības dienā, ja, pirmo reizi. Tad gan tā bija loterija. Bet mūsdienās mēs taču iepazīstamies. Mēs pirms stājamies ļoti nopietnās attiecībās, mēs taču iepazīstam viens otru. Mēs tiekamies, mēs skatāmies, mēs redzam, vai mums ir kopīgas intereses, vai mēs vispār skatāmies vienā virzienā. Ja, kas interesē otram cilvēkam, tā nav tikai seksuālā pievilcība, tā ir arī cik ļoti tev ar šo cilvēku būs saskanīga dzīve. Tā tam vismaz būtu jābūt. Ne? Un tad, kad cilvēks saka, ka tā ir loterija, jūtama atbildības neuzņemšanās. Ja? Kā būs, tā būs. Redz, man nav veicies, man tāda sieva, tā, man iet tā un šitā, un es neko tur nevaru izdarīt. Tā ir atbildības neuzņemšanās. Izdarīt tu vari visu, saprast un sakārtot tu vari visu. Kā jau es nesen ieliku ļoti daudz postus par glābēju, par upuri, par tirānu. Te ir jāsaprot, kurā brīdī, kurš tu esi un ko tu, kādu lomu tu spēlē arī šajās attiecībās. Ja? Tad, kad tu saki, es tur neko nevaru padarīt, mans partneris ir tāds, un es principā ciešu attiecībās, tas ir upuris. Ko nozīmē, tu neko nevari padarīt? Tev ir jāuzņemas atbildība. Tieši šis otrs partneris tev to rāda. Un tad, kad mēs sakam, tā ir tāda veiksme vai loterija, kad mēs stājamies attiecībās ar otru cilvēku, tā nav nekāda veiksme, nekāda loterija. Tu pats personīgi pēc savām iekšējām sajūtām, pēc savām traumām, pēc tā, kas tev ir vajadzīgs, tu izvēlies otru cilvēku. Tā tas notiek. Un ja reiz tu viņu esi izvēlējies, tas nozīmē, ka šis cilvēks tev kaut ko māca un kaut ko rāda, kas notiek tevī. Ja tev sieviete, piemēram, ir stingra, viņa tevi nedzird, viņa negrib nemaz runāt ar tevīm, kā viņa izlems, tā būs, ko viņa tev māca. Ka tu esi neizlēmīgs, ka tu nezini, kā būs, ka tu baidies pieņemt lēmumus, ka tev ir nepieciešams kāds atbalsts. Viņa māca tev saņemt sevi rokās, ja? Kļūt pastāvīgākam. Un ne tikai, teiksim, šāda veida attiecības ir, mēs spēlējam šo upuri, glābēju un tirānu, viens cilvēks pat mainās ar šīm lomām attiecīgi, kāda ir problēma, kādas ir attiecības un ko viņam izvelk ārā konkrētā problēma. Tāds arī cilvēks paliek. Un tas nozīmē, ka attiecībās ir šis trīsstūris, un no tā var izkāpt. Tu vari uzņemties šo atbildību, ja tu esi upuris, ja tu esi glābējs, tu vari nolikt šo kontroli un pārstāt glābt citus un vērsties un skatīties sevī, kas tev ir jādara un jāskārto, jo pārsvarā šie cilvēki nevēlas redzēt, kas notiek ar savu dzīvi. Viņi ir koncentrējušies tur, viņam vieglāk ir sakārtot un kontrolēt. Ja, ļoti bieži šie cilvēki ir kontrolieri. Tā kā tas ir tāds interesants fenomens novērot un apskatīties, kā mēs uzvedamies. Kas iekšā mūsos ir tā trauma, kas mums velk ārā šo te lomu spēli, ja, pa dzīvi. To var izmainīt. Tas ir jāsaredz un jābeidz dzīvot ilūzijā. Man tā ir, es tur neko nevaru darīt. Nekā nebija. Tu visu vari darīt, tu vari sevi saņemt rokās un izmainīt savu dzīvi, kā jau ļoti daudz cilvēki to dara. Un nevienmēr tas nozīmē šķiršanos. Tad, kad tu pārstāsi būt upuris un uzņemsies atbildību, tavs glābējs tev blakus mainīsies, viņam vairs nebūs ko glābt, vai ne? Mēs mainamies. Ja viens cilvēks pārstāja būt glābējs, upuris vai tirāns, otrs cilvēks pārstāja tev šo te spoguļot. Ja, tas nav nekas cits kā tas spogulis.
Viens dara tā, otrs dara šitā. Ja tu pārtrauc darīt konkrētas lietas, otram cilvēkam nav vajadzības vairs būt tajā lomā. Padomā par šo, un lai tev forša diena!